Ekspedīciju piedāvā uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana atbalsta Izraēlas vēstniecība Latvijā. Iepriekšējā sērijā mēs izpētījām Telavivu, pabijām krāmu tirgū un pagaršojām vietējo ielu ēdienu, šuarmu, uzzinājām, kā izmainīt savu nākotni un atradām iedvesmu kopā ar slavenu Izraēlas mūziķi. Šodien kopā ar mūsu pavadoni mēs dodamies uz Izraēlas galveno pilsētu – Jeruzalemi. Faktiski mēs jau esam Jeruzalemē, tās rietumu nomalē, bet izskatās, ka šis rajons ir kā atsevišķa pilsētiņa, kas noslēpusies Jūdu kalnos un nosēta ar baznīcām un klosteriem. Visas pasaules kristiešiem šai vietai ir īpaša nozīme. Mēs tagad atrodamies brīnišķīgā vietā, kuras nosaukums arī ir brīnišķīgs. Avots vīnogulājos. Lūdzu, varat pamērcēt rokas ūdenī, kas te jau tecēja pirms 2000 gadiem. Šis ir slavenais avots, pie kā satikās Marija un Elizabete. Šī tikšanās ir aprakstīta Lūka evaņģēlijā. No erceņģeļa Gabriela Marija uzzināja, ka viņas ilgus gadus neauglīgā māsīca Elizabete arī gaida bērnu un devās viņu apmeklēt. Kad Marija apsveica Elizabeti, tā sajūta kā bērniņš, nākamais Jānis Kristītājs pirmoreiz pakustējās. Sajūsmas pilna Elizabete izteica vārdus, kas vēlāk kļuva par pamatu zināmai lūgšanai. Latviski mēs to saucam kā Esi sveicināta Marija, latīniski Ave Marija. Marijas atbilde bija pateicības himna Magnificat. Te, Vizitācijas baznīcas pagalmā, šo lūgšanu var izlasīt dažādās pasaules valodās. Latviski te nav. Es esmu kristīta. Es esmu ticīga. Un tomēr es neesmu tik pārliecināta tajā visā. Nē, ticībā jā, jo ticība un reliģija ir divas dažādas lietas. Man gribētos domāt, ka tās īstās pērles ir tur, kur nebrauc turisti ar autobusiem un nestaigā gidi ar karodziņiem, jo tas jau ir aizdomīgi. Tātad tas ir mazliet kaut kur biznesa, kaut kāda komercija, un tur es neko nejūtu. Grozies kā gribi. Blakus ir sieviešu klosteris, kurā gan mums neļāva filmēt, un tā tehniski tā māja ir gandrīz tāda pati kā tā baznīca, bet tie cilvēki, kas bija sieviešu klosterī, to ēku bija izlādējuši pilnīgi citādāk. Radikāli citādāk sajūta, nestoties to, ka būvis pilda to pašu funkciju. Aizejot uz sieviešu klosteri, es sajūtu daudz vairāk. Daudz patiesāk, daudz vienkāršāk, daudz cilvēcīgāk. Bet to jūs neredzēsiet. Mums tiešām neatļauj filmēt tajā klosterī. Un, ja godīgi, es domāju, ka tas ir pat pareizi. Bet to, ko nevar ieraudzīt, var sadzirdēt. Mūsu ekspedīcijas sākumā Goranam radās ideja.
ar speciālu mikrofonu ierakstīt Izraēlas skaņas, baznīcās, pilsētās, dabā. Visu, ko viņš varētu izmantot savās jaunajās dziesmās. Apbrīnojam kārtā es vienkārši esmu ticis pie kaut kādiem fantastiskiem, prātam neaptveramiem ierakstiem un tādām kombinācijām, kādas tu nekad studijā nespētu īstenot vai izdomāt. Un pēkšņi šie skaņas ieraksti man devuši kaut kādu pilnīgi citu impulsu un pilnīgi citu dziļumu vispār. Es esmu baigi azartā iekritis, jo katra skaņa, ko es te rakstu, ir gandrīz kaut kāda tā kā sižeta līnija. Un Gorana mikrofons, burtiskā nozīmē, sāka veidot veselus sižetus. Veicot ierakstus, viņš pēkšņi uztvēra kaut kādas savādas skaņas. No sākuma bija pavisam nesaprotams, no kurienes skan šī neparastā mūzika, un mēs vienkārši gājām skaņas virzienā. Tā mēs iepazināmies ar vēl vienu brīnišķīgu cilvēku – Ido Baumu. Ir iela muzikanti, kuriem tu paej garām, un tas ir tā la 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 la, un ir iela muzikants, kurš neskapēc neredzamām saitēm liek tev pie viņa pastāvēt, paklausīties, un tad Ido ir tas variants, jā. Es pat teiktu, ka nevis tā mūzika ir maģiska, ko viņš izpilda, bet gan tas, kā viņš to dara, un tas, kāds viņš pats ir. Tas ir vienkārši. Daudz cilvēku sāk spēlēt ar pirmo pieskārienu, bet, protams, ne visiem izdodas. Visu šo instrumentu saimi sauc par handpan. Šis ir tā paveids. Izrēlā mēs to saucam par pantam. Tā apakša ir šāda. Un izmanto perkusijām. Tu vari dzirdēt instrumenta pamata notis. Šī ir I vai Mi, un katra iedoba ir nots. Augstākai notī mazāka iedoba, kā ģitārai, jo īsāka stīga, jo augstāka skaņa. Un es varu radīt dažādas skaņas. Piemēram, šī ir atkal I vai Mi, bet es varu izdarīt arī lūk tā. Man patīk spēlēt. Es varu ar to nospēlēt dziesmas. Šī ir Izraēlas himna. Var spēlēt uz viena instrumenta, bet man mājās ir tādi 3. Tagad es vienkārši spēlēju savam priekam, lai nopelnītu kafijas krūzei. Bet, ja ir koncerts, man te ir viens instruments, te otrs, un es varu kombinēt, spēlēt kā uz klavierēm. Un es daru tā. Un tad man ir lielāks nošu spektrs. Te man ir 10 notis. Šis man ir visjautrākais. Vēl man ir viens tāds skumīgs. Bet šis, dzirdi? Ido bija tieši no ikonas. Ar visu to, ko viņš dara un kā viņš to dara. Un tās acis, tas dziļais skatiens tālumā. Kā tu sāki spēlēt? Es ieraudzīju un iemīlējos. Pirms tam es spēlēju bungas. Tagad es daru to pašu. Bet bungas ir troksnis. Man šis patīk vairāk. Dažreiz naktī spēlēju šādi. Un aizmiedz? Jā, es bieži aizmiegu spēlējot. Forši arī, ka tu kaut kādus turistu maršrutus eji tādus turistiņā, un tu satiec tādus foršus Ido. Dēļ Ido man šī vieta paliks atmiņā vienmēr.
Šodien ir piektdiena, un piektdienās vairums pilsētnieku traucas pēc produktiem, jo rīt ir šabats, un visā valstī veikali būs slēgti. Un arī vakariņas šabatā pieņemts gatavot īpašas. Tad mēs gājām aiz cilvēkiem un nokļuvām Jeruzalemes centrālajā tirgū – Mahane Jehudā. Kā man patīk! Laipni lūgti, paldies! No kurienes jūs esat? Mēs esam no Latvijas. Latvijā! Pirmā bija tas, ka mēs iegājām iekšā un pamanīja to, ka mēs neesam vietēji ar platu smaidu. Izbaudiet valsti, izbaudiet Jeruzalemi, esiet sveicināti Jeruzalemē. Un, kad tev tā pasaka, tev jau... Man, ka tu esi gaidīts tur. Ir sajūta, ka tu tur esi gaidīts. Neatkarīgi no visiem, visu vaiprātu, kas tur patiesībā darās. Okay, I'm afraid. I'm not. It's a good bird. I believe that. Tā dzīve tur un tie cilvēki un dažādi un tā visa varka, kas notika tur. Kilo. Shalosh yahidot ba'etzem. Tirgus foršs. Tirgus labs. Tas, ka tirgus ir labs, patiesībā mums nebija pārsteigums. Bet to, kas te notika vakarā, es nevaru nosaukt savādākā par kultūršoku. Nepalaidiet garām pēc reklāmas. Ekspedīciju piedāvā uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērveta, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana. Baigi labs tirgus. Ideāls tirgus. Priekā! Drīkst pagaršot, kā jums liekas? Mango? This is mango? Yes. Yeah. Dateles. Man tā sajūta ir tāda, ja es kaut ko pagaršoju, ka man ir jānopērk. Tāpēc man drusku neērti ir garšot, redz. Vai es biju drausmīgā badā? Atrast labu ēdienu jebkurā Izraēlas tirgu, ticiet, nav problēmu. Lūk te, piemēram, jau kopš 1952. gada darbojas viens brīnišķīgs restorāniņš. Tas pieder ebreju ģimenei, kas atbraukusi šurp no Turcijas. Restorāna nosaukums ir Azura, bet šis ir iestādes dibinātāja dēls – Šabī Šreplers. Šī ir Turcijas nacionālā virtuve. Tas ir mans tēvs. Viņš man iemācīja gatavot. Mēs ieradāmies no Turcijas austrumiem, un mēs gatavojam uz petrolejas plītiņām. Gatavojam visu nakti. Es sāku gatavot 3 naktī. Cikos jūs ejat gulēt? Es neguļu. Neguļat? Nē. Tāpēc jūs esat tik laimīgs. Es guļu 2, 3, 4 stundas dienā. Man nav vajadzīgs miegs. Es mīlu dzīvi, bet ja gulēs, tad neko neieraudzīs. Šī ir okra. Zini, kas ir okra? Kaut kas līdzīgs zaļajām pākšu pupiņām.
Šo sauc kuba. To gatavo no kuskusa, pilda ar gaļu, cukīnī mērcē. Šis ir musaka, pildīti baklažāni. Bet šis ir kartoškas ar lielopu gaļu, īpašs ēdiens. Turku ebreji ir tie paši sefardi, kurus izdzina no Spānijas 15. gadsimta beigās. Un tas, ko tagad nes šabī, ir turku, spāņu, ebreju virtuves ēdieni. Un tā viņa ģimenē gatavo jau vairākās paudzēs. Jebkurā pasaules malā, un pat Latvijā, ja iznāk ar tevi parunāties pats šefs, tas ir tik labi. Es iesaku visiem šefiem tā darīt. Man radās sajūta, ka es esmu ciemos uz mājām atnācis. Nevis uz restorānu samaksāt par ātru vēdera piepildīšanu. Kurš to ēdīs visu? Šis ir azūrā. Tā sauc manu firmas ēdienu. Un tā sauc arī restorānu. Te ir baklažāns, maltā gaļa, ciedurrieksti un kanēlis. Izbaudiet Izraēlu. Tā nu labi ir. Paņemam šitos. No pušanas. Nē, Nē, pa mazam drusciņam no visa kā. Viņš garšo pēc cepelīna drusciņu. Pēc tādu sautētā cepelīna, ne? Mēs vispār baigi maz izmantojam kanēli. Viņa var visur kur taču likt iekšā. Ļoti garšīgs. Vispār ēdiens garšīgs. Man vispār garšo ļoti ēdiens. Man vispār garšo ēst. Un atkal turpinās tirgus. Es vispār staigāju tur ar muti vaļā, jo kā viņi tirgojās un kā viņi ņemās. Un tad, kad tas tirgus iet uz to slēgšanu, jo sākās šabats. Tad katrs, kurš nāk un kaut ko uzsauc, liekas, viņš man lamājās. Viņš man īstenībā saka, hei, mās pagaršo. Nu, tā doma ir tāda, ka viņi nākamajā dienā nevar tirgoties. Nu, visiem ir brīvdiena. Viss. Un kā tur tie zaļums tirgoja, kā tas čels mēģināja iztirgot tos zaļumus, tas bija kaut kas. Un mūziķu, daudz mūziķu. Ik pēc kaut kādiem, nezinu, metriem 10 ir kāds, kurš kaut ko spēlē. Un galvenais, ka ir jauki, ka tie ir jaunieši. Ka tirgus ir pulcēšanās vieta arī jauniešiem. Un labiem mūziķiem. Man tā patīk tās cepures viņiem. Nenormāli stilīgi tie džekeri. Nu, vispār man tā atmosfēra šeit tā patīk. Taura skanēja, es tieši veicu tauras skanēšanas ierakstu, kas brīnišķīgi saplūda kopā ar šiem muzicējušiem jauniešiem. Un jau atkal tā kombinācija
bezrūpīgās dziesmas un dejojošie cilvēki un līdz dziedošie cilvēki, un pēkšņi šis ļoti skaļais un nepārprotamais signāls, tā kā liela stop poga. Kas tā ir par tauri? Tā atgādina, ka gandrīz ir iestājusies sestdiena, un visiem jābūt gataviem tai. Un visam jāapklust, pamatā jā. Šabats iestājas tagad un beigsies pēc 24 stundām. Un ko jūs darāt šabata laikā? Muļķīgs jautājums varbūt. Mēs lūdzam Dievu, pavadām laiku ar ģimeni. Tas ir garīgs laiks, lai saistītos ar savu dvēseli un lai aizdomātos, kas tu esi un ko tu dari šajā pasaulē. Šabats – svēta diena ebrejiem. Saskaņā ar veco derību Dievs radīja pasauli 6 dienās, bet 7. dienu iesvētīja un padarīja par atpūtas dienu. Šabats ir Dieva un Izraēlas tautas savienības simbols. Pēc kanona gandrīz jebkurš darbs šajā dienā ir aizliegts, un sevišķi tāds, kas saistīts ar jaunradi. Tas ir pasaules izmainīšana. Un jo reliģiozāki ir cilvēki, jo striktāk viņi ievēro šo aizliegumu. Diena ebrejiem beidzas nevis 12 naktī, bet ar saulrietu, un šabats iestājas uzreiz pēc saulrieta piekdienā. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. Amen. Tieši 18 minūtes pirms saulrieta jūdu mājās iededz sveces. Dara to noteikti sieviete, saimniece. Šabat šalom. Šabat šalom nozīmē mierīgu šabatu. Tā cilvēki sveic viens otru, jo šajā dienā miers un labsajūta ir īpaši svarīgi. No šī brīža šabats iestājas sievietēm, bet vīriešiem līdz saulrietam ir vēl dažas minūtes. Tā uzskata mūziķi tirgu, bet lūk šie kungi, viņiem acīm redzot nepiekrīt. Tā, kad tur zosādi bija vienkārši. Laikam nebija neko tam līdzīgi vispār piedzīvojis. Bet mūziķi spēlē. Vienkārši visa spalva bija gaisā, nu. Nopietni, tā ir. Bet mūzika spēlē. Un labdabīgi spēlē. Tas bija episki. Un nav jau labo vai slikto. Nav pareizi vai nepareizi. Tā ir, nu, dzīve, nu. Tā notiek dzīve, tāpēc arī raudu. Mieru jums, draugi! Jebkurā
nedēļas dienā. Ekspedīciju piedāvāja uzņēmums Nākotne, agrofirma Tērvete, interneta lielveikals Nuko LV un IF apdrošināšana atbalsta Izraēlas vēstniecība Latvijā.